Sēklā vakar turpinājumā jaunuma sportā. Sāksim mēs ar jauniešu sportu. Šobrīd Valmierā notiek Latvijas 10. jaunatnes olimpiādas atklāšana. Dāliņu stadionā ir mans kolēģis Matīs Timofejovs. Sveiks, Matīs! Olimpiāda ir atgriezusies pēc 7, manuprāt, gadu pārtraukuma. Kāda atmosfēra Valmierā? Sveiks, Uģi, sveiks, skatītājā! Atmosfēra šeit bija pavisam īpaša pirms brīža. Tagad jau Lāpa ir izgājusi savu stafeti. Sportisti ir bijuši šeit stadionā, bet nu jau visi ir devušies uz savām naktsmītnēm, lai gatavotos startiem. Bet, lai jūs man noticētu, es gribu parādīt arī video formātā. Šobrīd varam apskatīties to, kā komandas ieradās šeit uz Dāliņu stadionu Valmierā. Atgriež šis lieliskais sarīkojums. Bija tāda pamatīga pauze. Tas lielā mērā saistīts ar Covid pandēmiju. Tajā brīdī jaunatnes olimpiādas nenotika, un tagad beidzot tās ir atgriežušās olimpiskās spēles. Latvijas jauniešiem no 40 dažādām pilsētām un novadiem ir šīs komandas, un vairākos sportveidos šīs sacensības patiešām būs nozīmīgas, būs iespējas izpildīt dažādas kvalifikācijas normatīvas. Arī basketbolā, 3x3 basketbolā uzvarētāji varēs doties uz pasaules jaunatnes olimpiādu Senegālā. Tā notiks Dakāras pilsētā, ļoti interesantā vietā, tiešām pacelātā noskaņojumā. Komandas ieradās šeit Dāliņu stadionā, pēc tam jau viss pulcējās stadiona skrejceļā un tika teikts, kā ierasts arī uzrunas gan no loka prezidenta, gan no citām svarīgām personām, un gal galā arī Lāpa un Karoks ieradās šeit Dāliņu stadionā. Karoks ir mastā, un tas tikai nozīmē to, ka jaunatnes olimpiāda ir atklāta un sacensības pilnā mērā varēs sākties, un tiešām tāda pacelāta sajūta bija visu dienu šeit atrodoties Valmierā. Jā, paldies, Matīs. Pirmie starti olimpiādai jau notikuši. Sadalīti jau vairāki medaļu komplekti, un Matīs Timofejovs arī turpina. Valmierā notiekošā jaunatnes olimpiāda ir pirmā kopš 2019. gada. 27 sportveidos tā uzņem 3655 dalībniekus. 3x3 basketbola turnīrā zēnu uzvarētāji kvalificēsies pasaules jaunatnes olimpiādai, kas norisināsies Senegālā. Varam kvalificēties pasaules olimpiādai, tad mēs varam arī, varbūt, kad paliksim vecāki, tikt daudz augstāk un būt olimpiskie čempioni. Es domāju, pirmkārt man svarīgi piedalīties, lai es varētu pārstāvēt savu novadu, Bausku. Un otrkārt pierādīt sev par to, ka es varu būt labāks par visiem. Piedaloties valsts labākajiem braucējiem, aizraujošas sacensības norisinājās BMX riteņbraukšanā. Vīru konkurencē pārliecinošu uzvaru svinēja Ralfs Ratnieks, kurš pasaules čempionātā ieņēma 9. pozīciju. Ir forši uzvarēt jauniešu olimpiādi, bet tā pirmā pieredze konkurence bija laba. Salīdzinoši ar citiem Latvijas posmiem, džeki bija jaudīgāki nekā parasti, kas mani, var teikt, mazliet pārsteidza, bija Patriks Krauklis, ka izties tik labi šodien. Jo, cik es biju sapratis, viņš jau ir basketbola karjeru uzsācis, taču pieteicās jauniešu olimpiādai un parādīja, es domāju, diezgan labu sniegumu no sevīm. Dāmu konkurencē visu distanci priekšā bija pasaules čempionāts 6. vietas ieguvēja Melānija Čudare, bet finiša taisnē uzvaru izrāva Anna Pedraudze. Teica to, ka, lai es turos aiz viņas aizvējā, lai netērēju tik daudz spēkus, tāpēc es to visu izdarīju un tad finišā saņēmos un mēģināju apdzīt, un kas arī izdevās. Olimpiāda kā olimpiāda. Es neuztvēru tās kā tādas riktīgās sacensības, lai nav tāds stress. Es tās uztvēru kā vienkārši sacensības, lai nav tik liels stress un lai nav tik daudz, nav bailes. Ļoti sīva spēkošanās izvērtās dāmu ložu šaušanā. Tikai pāršaudē par čempionu kļuva Anete Tukiša, kura pērn izcīnīja Eiropas jaunatnes olimpiskā festivāla sudrabu. Jā, tas Valmierā pēc Sofija Prošina Eiropas čempionātā paukošanā ar špagu uzvarēja 4 no 5 cīņām, bet zaudēja 8. Prošina ar 7-10 piekāpās galvenai favorītei polietei Alicijai Klasikai. Bet čempionu vienības basketbolā Valmiera Glās Vidzemes augstskolas galvenais treneris nākamajā sezonā būs Dāvis Čoders. Jau ziņojam, ka Valmieras vienība izcīnīja visus 3 nozīmīgākos basketbola titulus pēc veiksmīgās sezonas. Iepriekšējais treneris Kaspars Vecvakars pievienojas Kaunas Žalgiris sistēmai. Bet turpināsim ar futbolu. Pasaules kausā Kongo spēlē 1-1 ar Portugāli. Tikko Čehija un Dienvidāfrikas Republika 1-1, bet Harijs Keins guva 2 vārdus un Anglija uzvarēja Horvātiju.
Mača 9. minūtē lielmeistars Luka Modričs soda laukumā pārkāpa noteikumus pret Naoni Madueki un tika nozīmēts 11 metru soda sitiens. Keina sisto bumbu Dominiks Livakovičs atvairīja, taču tika fiksēts, ka Horvāts pirms sitiena izpildīšanas atstājis vārtu līniju. Tādējādi pendeli bija jāatkārto. Ar otro piegājienu Keins bija nekļūdīgs un 1-0. Skaistā stilā un saspēlē Horvāta rezultātu starpību izlīdzināja. Ar lielisku sitienu izcēlās Martins Baturina. Angļi ātri atgriezās vadībā. Pēc Deklana Raisa stūra sitiena Keins ar galvu sita bumbu tīklā. Ar to vēl nebija gana. Kompensācijas laika pēdējās sekundēs Peters Musa ar galvu raidīja bumbu Jordana Pikforda sargātajos vārtos. Uzreiz pēc pārtraukuma Angļi atguva vadību. 3-2 panāca Džūds Bellingems, bet 4-2 spēlē punktu pielika Markus Rešfords. Piebildīšu, ka Keins valsts vienības rindās izdarījis 81 precīzu sitienu, 10 no tiem pasaules kausā, tikpat, cik savulaik iespēja Gerijs Linekers. Kongo Demokrātiskās republikas komanda Hjūstonā spēlē neizšķirt ar Portugāles valsts vienību. Vispirms Portugāli vadībā izvirzīja Joao Nevešs, bet tā saukto ģērbtuves golu pirmā puslaika pašā izskaņā guva Joanē Visa. Savukārt L grupā Toronto Gana izrāva dramatisku uzvaru pār Panamu 1-0. Uzvaras vārds kompensācijas laikā guva Kēlebs Jireneki. Vēl K grupā Kolumbija ar 3-1 pārspēja Uzbekistānu, lai gan Uzbekistāna otrā puslaika sākuma atspēlējās, bet kolumbieši ātri atguva iniciatīvu un jau mača kompensācijas laikā panāca uzvaru. Pasaules kausā pirmā kārta izspēlēta. Aizvadītās sezonas Baltijas hokeja līgas finālsērijas vērtīgākais spēlētājs Niks Feņenko no Mogo RSU karjeru turpinās Norvēģijas klubā Sarpsborgas Sparta. Savukārt šķērsmetējs Patriks Gailums sacensībās Palangā izpildīja Eiropas vieglietīgas čempionāta kvalifikācijas normatīvu. Gailums šķēpu raidīja 83 metrus un 9 centimetrus tālu un izcīnīja otro vietu. Gailumam šis bija 5. tālākais raidījums karjerā. Halles 500 punktu turnīra ceturdaļfinālu sasnieguši amerikāņi Ben Sheltons un Taylor Fritz, kā arī vācietis Aleksandrs Zverevs. ASV pirmais numurs Sheltons šodien astoņdaļfinālā pieveic tautieti Etanu Quinnu 6-4, 5-7 un 6-4. Sheltons trešajā setā zaudēja pirmajos 2 geimos, bet turpinājumā spēja lauzt spēles gaitu. Ceturdaļfinālā viņa pretinieks būs Fritz. ASV otrais numurs ar 6-2 un 6-4 diezgan pārliecinoši pieveic ungāru Fabianu Marožānu. Savukārt vācietis Aleksandrs Zverevs šodien apspēlēja tautieti Janniku Hanfmanu 6-3 un 7-6. Šodien man neklājās viegli, bet es labi apzinos, ka šis ir mans 10. Halles turnīrs un 2 reizes esmu spēlējis finālā. Beidzot gribu uzvarēt, tā Zverevs. Berlīnas turnīra ceturdaļfinālā iekļuva Elina Svitolina. Ukrainieti pārliecinoši uzvarēja vācieti Evu Lisu. Svitolina 4 reizes lauza pretinieci servi un 8 reizes netveram servēja 6-3 un 6-2. Ceturdaļfinālā iekļuva arī Madisona Kīze. Amerikānieti ar 6-5 un 7-5 uzvarēja čehieti Karolīnu Muhovu. Kīzes nākamā pretiniece būs tautiete Jessica Pegu. Tas man ziņās arī viss, lai mums visiem jauks vakars mētā.